Nu, pa tiem vēja ģeneratoriem. Redzi, stāv, nekas nekur negriežās. Riktīga vēja nav. Vienkārši pacēlu un nevaru papriecāties, kā viņš man tur ražo vai neražo kaut ko. Pat notestēt nevaru vēja brāzmas. Jā, daudziem te bija jautājums, kur palika pirmais ģenerators. Nu, tie, kas zina, ja. Man šis ir otrais, nu ir, jā. Masts tas pats. Bija pārtaisīta aste, jo man to salauza. Tas pagriešanās mehānisms bišķi tur pilnveidots. Man nebija uz gradzeniem, tas ir uz gradzeniem. Un pats ģenerators ir cits uzlikts. Kur palika pirmais. Nu, ir viņš man stāvit kā bez darba. Iesim, varbūt patestēsim bišķi vēlāk, ja pietiks tam laika. Tā kā redzot, diezgan skumīgi ar šo, jo neko nevar pamērīt, nelādē, negriežas. Ir augstums un bezvēži. Nu, redzi, kaut kā es viņu te iespiedu vispār. Tā vispār vairāk paštaisīta nekā viņa tur rūpnieciska, tāpēc man nav ne apgrieziena mērītāja nekā. Man pa lielam arī viņu nevajag. Bija man kādreiz uz Ardunio tur, bet bija Kola Dačiku pārāk tūlu pielicis skriemelim, viņu noberza. Neesmu no Ķīnas sūtījis pagaidām nekā par to tēmu. Labi, mēģināsim, testēsim, kas tur sanāks. Tā, nu skaties. Neko taisam griezes, 3 diošu tilti. 3 fāzes pienāk pie viņiem, neko aiziet, ja? Izēja. Pieliku vienkārši 100 vatu lampu, 220. Nu, ko testējam? Man te ir tāds slēdzes ar apgrieziena regulātoru. Nu, priekš 220 lampas. Nav daudz voltu. Testējam tālāk. Nu, labi, nākošais tests. Pielikām voltmetru. Viss tas pats, tikai voltmetrs. Teiksim tā, 80 vairāk neizspiež. Labi, skatam vēl, ko mēs varam iztestēt. Nu, pieliku 12 voltu lampu šitādu. Nu, salaidu caur 2 kvēldēgiem virknē. Paskatīsim. Domāju, akumulatoru varētu uzlādēt. Diezgan daudz amperāžu izskatās. Nu, ar voltmetru to pašu. Ampēru skaits pietiekami liels, lai viņi degtu spilgts, un viņi arī to dara. Bet man siksna buksē bišķi vajadzētu tā kā pievilkt. Labi, mēģinām vēl.
ja pilnīgi bez slodzes. Tie varētu būt 600 apgriezieni un 85 volti. Ja viņš vispār ātri pēc motors, viņam, man liekas, bija 2800 un 5 kW. Viņu varētu iedzīt 2800, teorētiski viņam jādod 5 kW. Tā vismaz taisa. Saka tie, kas taisa viņus kādreiz, vēja ģenerators taisīšu, jo viņi iedzen maksimālos apgriezienos, arī viņš to jaudu atdod. Bet, nezinu, man tā nav gadījies, tas varbūt pie mīts. Neņemos spriest pagaidām par to. Šitāds te tad ģenerators. 24 volti ir ok. 48 es pat nezinu, vai būtu ok. 12 tā kā pa traku bišķi izskatās. Var jau būt, ka var likt, nezinu, vārīs ārā motors. Es tā domāju, ka vārīs ārā viņš viņus. Tā apmēram. Tāds apmēram apskats par šo ģeneratoru. Es nezinu, ko vēl tur piebilst. Viņam 2 poli ir. Viņš ātri gaitas 2 poli. Cik viņam ir tie tuvu pie tiem 3000 apgriezienu, viņam ir 2 poli. Tā kā magnēti ir līmēti klāt. Viens pozitīvais, ziemeļdienvidi. Puse uz pusi sadalīts nav vairāk, un nekas nav pārtaisīts, kā tur tie tinumi bija, tā arī viņi ir. Tiem, kas gribēja zināt, kāpēc viņi noņēma, nezinu, man likās, ka pārāk maz viņš atdot uz tiem apgriezieniem, kādi ir tur 600 apgriezieni. Liecīt, kā jau viss ir ok, ja. Nezinu, man patika tas otrs, uztaisīt to otrs 4 polu, it kā lēnāk, jo viņš dod lielāku jaudu, un šitam vai jāliek mazāki spārni, vai skriemi uz pārējie jātaisa. Kaut kā tā tur izskatās vairāk, kad ir jādara. Labi, pagaidām šitā.